labāko restorānu kafija Black Professional piedāvā. Šis ir raidījums Kam taisnība? Un mūsu šī vakar tēma ir kredīts, iespēja vai lamatas. Šodienas tēma – vai ņemt kredītu par un pret? Uzņēmējs bez kredīta pret kredītu ņēmēju. Kam taisnība? Latviešu vidū naudas aizņemšanās populāra kļuva pavisam nesen. Pirms tam vienmēr tika uzsvērts, ka parāds nesot brālis. Šis un vēl tam līdzīgi sakām vārdi jau no mazotnes mācīja, kā aizņemties nesot labi. Tos, kuri tā nedomāja, no aizņēmumiem glāba valdošā situācija. Piemēram, padomju laikā kredītņemšana praktiski nenotika. Uz nomaksas varēja iegādāties dažas mantas, kas bija tik vienādas un pierasts, ka šāda iespēja nevien īpaši nevilināja. Arī bankām latvieši īpaši neusticējās, taču tās augtajos un nu jau pagājušos labajos gados kreditēšana sāka savu uzvaras gājienu. Reklāmas nereti bija agresīvas. Aizdevumi ļāva cilvēkiem iegādāties lietas, par kurām tie iepriekš pat sapņot nevarēja. Gribot turēt līdz savam kaimiņam, daudz zaudēja piesardzību un arī devās uz banku. Nereti iedzīvojoties tādās kredīta saistībās, kas nemaz nebija pa kabatai. Veco modeli, kad māja tika celta visu mūžu, nomainīja jauns. Pie sava nekustamā īpašuma varēja tikt bezmaz dienas laikā un visu mūžu par to maksāt. Pienākot krīzei un sarūkot ienākumiem, daudziem Latvijas iedzīvotājiem diemžēl nācās secināt, ka situācija var izvērsties bēdīgāka. Viņi var palikt bez jaunās mājas, un tāpat visu mūžu nāksies par to maksāt. Statistika liecina, ka Latvijā kredītu apjoms, kuru atmaksa kavēta vairāk par 90 dienām, šogad aprīlī sasniedz 18,3% no kopējā izsniegto kredītu apjoma. Šī gada martā šis rādītājs bija 17,9%. Lielākā daļa, 88,5% no pārstrukturēto un atgūšanas procesā esošo kredītu apjomu bija nodrošināti ar nekustamo īpašumu. Vai ņemt kredītu par un pret? Uzņēmējs bez kredīta pret kredītņēmēju. Diana un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Šī vakar viesi? Šī vakar viesi būs vai nu parāds, vai nu brālis. Mums ir abas puses. Abas puses ir ieradušās. Mans viesis šovakar ir Ivars Ādamsons, un es nekauniešos šī vārda veiksmīgs zemnieks. Ivars Ādamsons, 54 gadi, lauksaimnieks, zemnieku saimniecības, Rošu kalni īpašnieks, hobijs, kvadrcikls, zemūdens niršana, lidošana, moto, visas iespējas, ko dod dzīve, jāizmanto šodien un tagad. Es jautāšu tev, Ivar, nav noslēpums, ka tava saimniecība strādā ar, kā saka, veiksmīgi. Ja? It kā jau latvietim nepiedien dīžāties ar to, kas viņam ir. Bet savulaik bija tā. Tu paņēmi kredītu, un viņš ir izpildījies veiksmīgā biznesā. Jā. Man tā bišķiņ pastāstīja. Jā, vai atmaksājās ņemt kredītu, un kā tas notika, kad precīzi traknējos gados? Jā. Protams, ka sākās Eiropas Savienības saparts pa priekšu lauksaimniecībā, pēc tam struktūra fondi, jā, un es izmantoju visu šīs iespējas, ņēmu kredītus, attīstīju savu saimniecību, pirku tehniku, būvēju angārus un graudu glabāšanai un pirmapstrādēji. Un tad sākās tie treknie gadi, un viņi sakrīt ar to, ka arī graudiem ļoti laba cena bija. Un ko es izdarīju? Es vairāk kredītus ņēmu, es atdevu kredītu bankai, un respektīvi palika pa nulēm. Nokārtoju treknējos gados saistības ar banku. Tad par veiksmi? Jā, es domāju, ka jā. Vai jums nebija tajā brīdī kārnēs paņemt nākamo kredītu tālākai attīstībai? Nē, es redzēju, ka man tik daudz naudas, ka es varu atdot pa priekšu kredītu, nokārtot saistības. Un tad, kad sākās sliktie gadi, tad es atkal gāju uz banku. Ēnār, vai šis ir, kā saka, paraugu kredītņēmējs vai vienkārši atsevišķs veiksmes stāsts? Principā, es domāju, tas ir atsevišķs veiksmes stāsts, tāpēc, ka ļoti veiksmīgi sakrita apstākļi. Jā. Daudz cilvēku redzot, tā kā Ivars saimniecība gāja uz augšu, tados gados, kad tirgus gāja uz augšu, saucamie traknie gadi, cilvēki paņēma tanī brīdī kredītus. Un šī brīdī, protams, nekāda realizācija nav, un cilvēki bankrotē un zaudē savas mājas. Ainārs Gorenko, 43 gadi, uzņēmējs, Latvijas kredītņēmēju apvienības valdes priekšsēdētājs, hobijs, turisms, moto, labāk aizdegt sveci nekā lamāt tumsu.
Kāds ir jūsu tipiskais klients? Cilvēks, kurš plānoja un tomēr ir nonācis pie jums pēc konsultācijas? Jā, protams, tāpēc, ka, teiksim, tiek sadāvuši kredītus, tiem, protams, uz doto brīdi ir ļoti labi, jā, un ļoti veiksmīgi, un es apsveicu, un tas ir vienkārši Vai jūs varētu noraksturot jūsu vidējo klientu, kas nāk pie jums un vēlas jūs padomu saņemt? Pamatā tie tomēr ir privātpersonas uzņēmēji. Jā, tātad privātpersonas, kuras ņēma kredītus, kā mums tur saka, apdomīgi tajā laikā, cik viņi spēja zināt uz priekšu. Un to arī, ko valsts teica. Un uz doto brīdi viņi palikuši vai nu bez darba, vai nu viņiem ir samazinājusies alga uz pusi. Tas nozīmē tikai to, ka tajā brīdī, kad paņēma kredītus, viņi reķinājās ar tiem ieņēmumiem, kas viņiem bija. Tas arī ļoti var jūs, piemēram, kā jūs sabalansējāt savas lietas, kas bija tie tehniskie, matemātiskie lēmumi, kur jūs izdarījāt, lai redzētu uz priekšu situāciju? Es nezinu, man liekas, tā bija kaut kāda, teiksim, priekšnojauta, ja, ka tā situācija nav normāla, ja tās graudu cenas bija par lielu, ja, un viss tā situācija bija absurda, tā kā tas ilgi nevarēja vienalga turpināties. Un tāpēc es domāju, ka labāk es atdodu tagad kredīti, ja, un tad redzam, kas notiek. Sociāla ekonomikas eksperts Edmunds Rudzītis stāsta, ka cilvēkiem esot problēmas ar dažādu kredītu nomaksu. Sākot no apjomīgiem hipotekāriem līdz pat nelielu patēriņu kredītiem. Rudzītis neslēpj, ka bankas šobrīd cieš pamatīgus zaudējumus un iespējami uzlabojumi gaidāmi jau nākamajā gadā. Bankām pagājušajā gadā bija 700 miljonu latu zaudējumu, arī šogad banka strādā ar zaudējumiem. Faktiski dēļ tā, ka ir sliktie kredīti un jāveido papildus uzkrājumi. Tā kā faktiski te ir tā situācija, banka sektora zaudējumi šogad noteikti arī būs. Un kaut kāda varbūt labāka rezultāta varētu būt tikai nākamajā gadā, kad arī ekonomika uzlabosies. Baumo, ka bankas zaudējums reāli nemaz necieš un pamatīgos ciparus veido vien negūtā, bet ieplānotā peļņa. Arī nesot gluži patiesas. Tie ir banku zaudējumi, kas ir vairāk vai mazāk grāmatvediski, bet viņi faktiski daļa no viņiem ir pilnīgi reāli, kur ir jāsadz ar banku pašu kapitālu, kur akcionāriem vienkārši ir jāiemaksā papildus kapitāls, lai spētu, teiksim, nodrošināt tālāk bankas darbību. Vai ņemt kredītu? Par un pret. Uzņēmējs bez kredīta pret kredītņēmēju. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Ja mans maksājums bankai, piemēram, ir 250 lati mēnesī, alga, piemēram, ir 450-500 lati, un es to nevaru pavilkt. Es eju pie jums, cik jūs no manis vēl paprasat? Redzi, principā, kredītņēmēju apvienība ir radīta tādā, mēs darbojamies sarkanā krusta režīmā pēc būtības. Cilvēki pārsvarā strādā bez algas, tā skaitā arī es. Tas ir tāds, tā kā, voluntāri, mums darbs par brīvu. Jā, mums, protams, ir biedra naudas. Biedra nauda ir 2 lati mēnesī. Tas ir drusku lētāk nekā stundu uz ielu turēt mašīnu. Un vajag gadā 24 lati. Jā, tā ir arī visa nauda, ko mēs principā ņemam no biedriem. Jo cilvēki uz doto brīdi nespēja samaksāt juridiskiem pakalpojumiem, nespēja samaksāt psihologiem, sociālajiem darbiniekiem un tā tālāk. Es saprotu, ka bankām tā nav obligāta un likumdošana iestrādāta prasība. Tās, kā saka, palīdzību kredītņēmējiem izrādīt vai tās jūsu vadlīnijas. Mēs internetā meklējam, tur ļoti sarežģītā situācija. Ko kredītņēmējiem, kā lai viņš saprot normālā latviešu valodā, kas ir jādara, kur lai viņš vērš pēc tās palīdzības? Tieši tas arī tas lielākais mūsu valsts problēma, kad mūsu valsts pilsoņiem nerunā saprotamā valodā. Tas ir skaidrs, tas ir izcēnis, bet kas precīzi ir tie vārdi, kurš ir tas teikums? Kā izdarīt, lai šīs vadlīnijas, kas ir kaut kur izstrādātas un kādam zināms, nereklamē vairāk, un palīdzību, kā izkļūt no kredīta tiem žņaugiem, no tām grūtībām arī nekur nav. Ir tikai kaut kādi saīsinājumi un struktūra fondu un procentu zīmes, kaut kas cilvēks ir apjucis no tā visu. Protams, tāpēc pirmais, ko mēs darām, ka pie mums atnāk cilvēki, mēs nosakām diagnozi, finansiālu, ekonomisko un psiholoģisko diagnozi, un mēs cilvēkiem pastāstām. Tava situācija tagad ir šāda, un ir 3 iespējas. Darīt tā, tad rezultāts būs tāds, darīt šādi, teiksim, lētāk kaut kāda juridiskā palīdzība. Rezultāts būs cits, vai nedarīt neko, rezultāts būs tāds. Cilvēkam ir svarīgi saprast, kurā līmenī viņš atrodas, kas viņam notiks, viņš kaut ko darīs. Cilvēki ar labu situāciju nenāk droši vien. Diemžēl tā ir, jā. Ko jūs teikt, vai vispār kredītu ņemt ir labi vai slikti tā? Lielos vilcienos runājot, balts vai melns? Es jau minēju, ka mūsu valstī privātpersonām nav uzkrājumi. Tāpēc, ja tu gribi uzlabot savu dzīvi, ja tu gribi uzlabot savu bērnu dzīvošanas apstākļus, tad tev jāņem kredīts. Uzņēmējiem, protams, vienmēr ir izvēle. Uzņēmēji varētu ņemt
vai nu kredītus, vai nu investors piesaistīt. Šī gadījumā, protams, ja ir Eiropas Savienības fondi, tad viennozīmīgi tas ir zināmā mērā dāvinājums. Tas būtu jāizmanto, un tomēr tas ieteiktu investors piesaistīt. Banku pārstāvi vienmēr uzsvēruši, ka gatavi kopā ar problēmu nonākušiem parādniekiem meklēt abām pusēm pieņemamus risinājumus. Tikmēr ir daļa kredītņēmēju, kuri, lai izvairītos no savām finanšu saistībām, pamanās visnotaļ veiksmīgi slēpties tepat Latvijā vai pat ļoti tālās zemēs. Lai arī mājokļus un dārgas preces pērk mazāk, interese par aizņemšanos aizvien nav zudusi. Sijā Open Credit pārstāvs stāsta, ka patēriņu kredītu šajā iestādē ikdienu vēlas saņemt 100 līdz 200 cilvēku. Pusi no visiem naudas kārotājiem tiek pie iecerētās summas, otrai pusē tiek atteikts. Tāpat Latvijas sabiedrībā pamanīta teju vai kredīta atkarība. Jauni kredīti tiek ņemti, lai atdotu vecos. Mēs to mēģinām noteikt jau pirmajā reizē aizņemoties, kad cilvēks jau aizņemās, mēs mēģinām to noteikt, jo mēs saprotam, ka šis cilvēks, kas aizņemās, viņš arī to parādu neatdos. Ir arī vairākas lietas, kas uz to norāda. Mēs redzam, kā aizpildīts pieteikums, mēs redzam, cik reizes viņš ir mēģinājis aizņemties šī mēneša laikā. Turklāt tieši latvieši mēdzot rīkoties viegliprātīgāk un biežāk iekuļoties nepatikšanās. Latvieši tomēr aizņems daudz bezatbildīgāk, tāpēc, kad krievalodīgie vispār aizņems mazāk un viņi arī daudz vairāk atmaksā. Latvieši daudz viegliprātīgāk ir. Reāli krievu tautības cilvēki, viņš aizņemās, tad viņš zina, ka viņš to naudu kaut kur dabūs un viņš to parādu arī atmaksā. Tāpat latvietim esot neērti atzīt, ka viņam ir finanšu problēmas. Daudz labprātāk pat neliela summa ar lieliem procentiem tiekot ņemta no kredītiestādēm, nevis palienēta kaimiņam. Vai ņemt kredītu par un pret? Uzņēmējs bez kredīta pret kredītņēmēju. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Vai tiešām pie pirmās labās algas un pie pirmajiem perspektīviem lieliem ienākumiem cilvēks tomēr bišķiņ nesaiet sviestā ar to, ka viņš grib māju, labāku mašīnu un tā vērtību sistēma viņam neapgriežās kājām gaisā? Nē, es domāju, ka nē. Redz, atšķirība ir tā, ka mēs vienmēr salīdzinām ar Eiropas valstīm mūsu situāciju. Atšķirībā no Eiropas valstīm mēs 20 gadu atpakaļ visi bijām proletariāts. Mums nekas nepiederēja. Mums nav nekāda uzkrājuma, kas nāk no paudzes paudzē. Līdz ar to citas iespējas mūsu valstī, kā ņemt kredītu, lielam nav cilvēkiem, lai viņi varētu attīstīt biznesu. Jo arī ar tirgu tu nevar zināt. Šī gadījumā finanšu tirgus nobruka, graudu cenas nokritās. Vai jūs gadījumā, jūs teikt, zin kā latvietis, tomēr latvietim ir latvietis, un es gan negribētu to kultivēt, vai jūs esat uz sevi jūtas tāds greizes skatiens no citiem saimniekiem, ka jums pārāk labi iet? Ja? Visi esam normāli latvieši, jā, un arī mums zemnieku saimnes tur konference bija, jā, un tad tur man ievietoja tādu mazu sižetiņu dienas biznesu. Un tās atsauksmes nebija tās labākās, jā, kad tu tur paņēmi naudu un tev viss tur baigi labi, ko tu tur tagad runā, un ja tev būtu sliktāk, kā tad tu teiks, un tā, protams. Ja jūs šodien sāk biznesu, jūs ņemtu kredītu? Šī brīža apstākļos? Ticētu, kāpēc ne? Es arī tagad ņemu, tagad man ir saistības pa 500 000. Vai ņemt kredītu par un pret? Uzņēmējs bez kredīta pret kredītņēmēju. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Labāko restorānu kafija Black Professional piedāvā.